Mums ir arī mūsu novadnieki, mūsu līdzcilvēki, ar kuriem kopā dienas strādājam. Un brīžam šķiet, šie cilvēki dara brīnumus. Un visgrūtāk ir šādās reizēs, šādās svētku reizēs, kad ir jāsniedz pateicības, kad ir jādāvē pateicības raksti, izvēlēties. Un es saprotu, ka ir katrs novada iedzīvotājs būtu pelnījis par savu darbu, nākt šeit uz skatuves un šo pateicības rakstu saņemt. Mums 18. novembris ir vienkārši pārāk īsti diena. Bet ik gadus ir ļaudis, kas ar savu veikumu novadam šai gadā ir darījuši ko īpaši. Un tāpēc Līgatnes novada dome vēlas pateikties un pasniegt Līgatnes domas pateicības rakstus par pašaizliedzīgu darbu, nodrošinot Līgatnes novada sporta centru izveidi. Līgatnes novada doma pateicis tieši pateicības rakstu Silvijai Zakarānai. Līgatnes novadā ir daudz darbīgi uzņēmēji. Līgatnes novadā ir arī uzņēmēji, kas nekad neatsaka palīdzību pašvaldībai, tādējādi palīdzību citiem novada iedzīvotājiem. Līgatnes novada domas pateicību aicina saņemt par neatlaidību un rezultatīvu uzņēmējdarbības nodrošināšanu Viktoru Cīruli. Reizē jau nevajag daudz. Pietiek ar smaidu, ar sirds siltumu, ar labiem vārdiem un patiesu, godīgu darbu. Par sabiedriskajām aktivitātēm novada dzīves telpas uzlabošanai Līgatnes novada doma pasniedz pateicības rakstu Sigitai Šulcei. Ir ļaudis, kas cauri gadiem ir bijuši aktīvi darbā, ir bijuši aktīvi sabiedriskajā dzīvē, un kuru veikums vienmēr ir novērtēts, un vienmēr mums šķiet, ka šis veikums ir novērtēts pa mazu. Līgatnes novada doma par sabiedriskajām aktivitātēm rūpēs par ķeņu baznīcas saglabāšanu un draudzes saliedēšanu, sniedz pateicības rakstu Mikelim Albertam. Es noteikti nokājums. Līgatnes novada domas pateicības raksts par sabiedriskām aktivitātēm, veicot dzīvojamo mājām saimniekošanu. Un šis lūgums šo rakstu bija pasniegt tieši no šo māju iedzīvotājiem. Es aicinu saņemt Ausmu Pipiri.
Par pašaizliedzīgu darbu Līgatnes novada kordziedāšanas tradīciju nodrošināšanā Līgatnes novada domas pateicības raksts tiek piešķirts Ilmāram Sēlim. Patiesība ir tā, ka roka roku mazgā. Un droši vien, ka Ilmārs bez šiem radošiem kordziedātājiem, es negribu teikt, nebūtu nekas, bet kādā ziņā droši vien, ka tā kordziesma viņam tā neskanētu. Bet, lai tā kordziesma labāk skanētu, un es esmu ielāgojis, ka reizēm viņu viens dirģē, otrs dzied, tad otrs dirģē, viens dzied. Precīzi tāds pats devums par pašaizliedzīgu darbu Līgatnes novada kordziedāšanas tradīciju nodrošināšanai un Līgatnes novada domas pateicības raksts Mārcim Katrajam. Jā, protams, kordziedāšana ir viena no Līgatnes novada senām tradīcijām, vairāk jau kā 100 gadu. Tas kurs ir nācis no vienām mājām uz otrām, bet kordziedāšana ir saglabājusies, un es ļoti vēlos, lai viņa šeit, lai Līgatnes novadā kordziesma skanētu mūžam. Līgatnes novada domas pateicības raksts par ieguldījumu sekmīgu bibliotēkas darbu nodrošināšanai. Es aicinu saņemt Līgatnes pagastu bibliotekāru Vēru Dalbergu. Īpaši šeit jāpiemina bibliotekāras izveidotie blogi un aktīvā darbība sabiedriskajos medijos. Komandā darbs vienmēr sokās labāk. Pirms brīža šeit atzinības rakstu saņēma kundze. Es aicinu par sabiedrisko aktivitāti, veicot dzīvojumu māju apsaimniekošanu, Līgatnes novada pateicības rakstu saņem Aivaru Pipinu. Komandā darbs vienmēr sokās labāk. To viņa prot novērtēt jūsu māju iedzīvotāji. Es jau savā runā minēju par šīm aktivitātēm, ko mūsu nevalstiskais sektors šeit Līgatnes novadā veids. Un tiešām tas ir jūtams katram no mums. Pateicīgi mēs teicām, jo Sigitai tiešām tas devums, ko viņa novadam sniegus, ir nenovērtējums. Līgatnes novada domas pateicības raksts par sabiedriskajām aktivitātēm jauniešu iesaistē novada dzīvē Lienai Krivēnai. Mūsu novads ir gana liels, ir dažas tādas vietas, kur mēs dažs labs nemaz neesam īsti bijuši. Un tad, kad aizbraucam, mēs redzam, ka arī šīs attālētās vietas ir ļoti labi un rūpīgi kopas. Tad ir jautājums, kas ar to ir veids? Viena šāda vieta ir mūsu Ratnieku ciems.
Un tur ir cilvēks, kas ar savu darbu un savu entuziasmu ir saliedējis vietējos ļaudis un tiešām šai it kā novada nostūrī izveidojis pasaku. Par sabiedriskajām aktivitātēm nodrošinot Ratnieku ciema teritorijas apsaimniekošanu Līgatas novada dome pateicas Jānim Šteinam. Līgatas novada dome vēlas pasniegt pateicības rakstu par sirsnību un profesionalitāti ikdienas darbā. Mēs katrs zinām augšlīgatnē kādu nelielu augumu gaišnotāju meiteni, kas mums vienmēr ar smaidu sagatavos tieši to skaistāko ziedu pušķi, kādu mēs vēlamies pasniegt citiem. Pateicības Sigitai Šveicerei. Līgatas novada domes pateicība par rosību, atsaucību un rūpību, veicot sabiedriskos pienākumus dzīvojamo māju apsaimniekošanā Pēterim Osītim. Acīm redzot, joprojām koptu māju. Arī nākošais kolēģis, visticamākais šeit nav, bet kopā ar Silviju Zakarānu šo darbu Līgatas novada sporta centra izveidēja nenovērtējumu darbu ieguldīja Līgatas novada domes izpilddirektors Duntars Pikalējs. Līgatas novada domes pateicības raksts par pašaizliedzīgu darbu nodrošinot Līgatas novada sporta centra izveidi. Tik man zināms, ka Duntars aizskrēja jau uz Rīgu, jo Rīgā šodien mūsu dejotājiem ir lielais koncerts. No Zobana saule lēca, tur piedalās arī Līgatnes Zeperi. Mūsu dzīve ir skaista, un viņa ir tik skaista, cik paši mēs viņu tādu veidojam. Viens no mūsu skaistās dzīves veidotājiem novadā ir Estere Baumane. Mēs visi zinām pensionāru klubiņu Možums, vadītāju. Mēs visi zinām, kas līdī beigās stāv priekšējā rindā un Līgatas novada dome par to darbu pateicās. Tas nebija kas nogāzās. Pavisam nejauši uzzināja, ka mums ir vēl kāda sabiedriska aktivitāte. Man lūdzu arī nākt un iesaistīties šai kompānijā. Es apsolīju, ka es noteikti kaut kādā brīdī sabriedīšu un arī šais aktivitātēs piedalīšos, jo nāmu klubiņā esot riktīgi foršas lietas. Un gribētos Līgatas novada domes pateicību Līgatai Guldei par šo organizēšanu, darīšanu. Dāmas, vislabāk, par ko es uzzināšu pēc kā